Atrodot brīvību Lietuvu. Anglijā septembris beidzot ir atnesis tik sengaidīto lietu. Šodien pie loga to vēroju. Pēc vasaras sausuma daba katru lietus lāsi uzsūc ar tādu tīksmi, ka pat 2 dienu laikā zālājs atkal ir sazaļojis. Tas liek man aizdomāties par lietus spēku, gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē. Cilvēka smadzenes patiešām ir brīnišķīgs interpretētājs. Tās visu, ko redzam un piedzīvojam, pārvērš stāstos. Un atkarībā no tā, kā mēs šos stāstus stāstām, arī jūtam. Lietu var uzlūkot kā nomācošu, apnicīgu, pat pelēku, lietus mākoņu dēļ. Mans šorīta prāts tajā redz dzīvības spēku, kas piešķir pasaulē maģisku mircumu. Tas ir stāsts par to, kā mana attieksme pret lietu var krasi mainīt manu realitāti, manu noskaņojumu. Pilnīgi iespējams, ka pēc garās un lietainās Anglijas ziemas es uz lietu atkal skatīšos ar nogurušu, saules izslāpušu skatienu. Pilnīgi tas tā var notikt. Tas viss liek man domāt par to, kā katrā notikumā var atrast kaut ko vērtīgu, atklāt jaunu veidu, kā paskatīties uz pasauli. Skan vienkārši, vai ne? Kā atrast būrju monētu savā sajūtu aparātā, iemest to un izvilkt vajadzīgo noskaņojumu. Bet tas tā nav. Tas ir mīts, ka man pieder 100% atbildība par to, kas ar mani notiek, ko jūtu, kā attiecos. Es nedzīvoju viena uz pasaules. Es nepieceļos katru rītu kā jaundzimis bērns bez pagātnes. Katru mirkli es miedarbojos ar lietām un cilvēkiem, kuriem ir sava ietekme gan uz mani, gan uz pasaules uzbūvi. Man šķiet, ka tā ir neirotiskas attieksmes veidošana, šī 100% atbildība par visu, pat par to, kas noticis ar mani pagātnē. Teiciens, pasaule ir mans spogulis, tā ir tāda neapzināta vēlme visu kontrolēt. Rudens ir tas laiks, kas sāk trupināt šo viltus pārliecību. Lietus ir lietus. Es esmu es. Un mēs miedarbojamies. Tā ir tāda viegla dabiska miedarbība, saprotot, ka pasaulē ir kā teātris,